Labdien, man dargie klausītāji! Esmu Inīte Šveida un vēršos šī brīdī pie jums kā coach, kā bioenerģētiķe un kā reiki cietniece. Kam ir domāts šis video? Pirmām kārtām jau tiem, visticamāk, kas atrodas kaut kāda veida dzīves grūtībās un nerod šajā brīdī izēju no tām. Tad jūtas maz drusciņi kā apmaldījušies. Vēl šis video noteikti ir domāts tiem, kas neapzinās sevi šeit un tagad visumā. Un noteikti šis video ir domāts tiem, kam ir kaut kāda veida veselības problēmas un kas vēlas viņas atrisināt vislabākā un visaugstākā veidā katram pašam. Kas būs šajā video? Ar šo video es gribu jūs uzaicināt uz savu bezmaksas semināru sēriju. Tas būs 4 līdz 5 bezmaksas semināri. Sāksies viņi ar nākamo nedēļu, tātad 2 nedēļas pēc kārtas, vai maz drusciņi vairāk. Tie būs 15., 17., 22. un 24. jūlijas. Tātad tā būs otrdiena un tā būs ceturtdiena. Un seminārus es sākšu 18. vakarā. Tātad tas ir laiks, kad tie, kas šajā karstajā, skaistajā laikā tomēr strādā, nodarbojas ar kaut ko, lai tie varētu veltīt savu laiku. Tad šis seminārs noteikti ir arī domāts tiem, kas arī atpūšās. Ir atvaļinājuma laiks, ir vasara. Un kā jau jebkurā atvaļinājuma laikā, tas ir domāts atpūtai. Tas ir vērsts uz katru individu. Un tas, par ko runāšu es, tas ir vistiešāk vērsts uz katru personīgi. Tas, ko jūs uzzināsiet, noteikti jūs nenoslogos un netraucēs atpūsties, bet atvers noteikti kaut kādus redzesloku, plašāku sevis apzināšanai, izzināšanai. Tātad, par ko mēs šajos semināros runāsim? Vispirmām kārtām jau sīki un smalki, tātad detalizēti izskatīsim, kas mēs esam, izskatīsim visu mūsu būtību. Ne tikai to, kuru mēs redzam, bet arī to, kuru mēs neredzam, bet kas noteikti ir. Tātad mēs pieskarsimies šai neredzamai pasaulē, un šo te neredzamo pasauli daudz sauc par garīgo pasauli. Tātad mēs darbosimies ar mūsu garīgo pasauli, apzinoties, kas tas ir. Ja kādam māc šaubas par vārdu galīgumu, tad es uzreiz gribu pateikt, ka reliģiju kā tādu, reliģijas tēmu mēs vispār neskarsim, jo ticība katram no mums ir svēta lieta, par to neies stāsts. Tad mēs izskatīsim jau modernu un populāru jēdzienu kā meditācijas. Izskatīsim, kas vispār ir meditācija, kādas ir meditācijas. Sapratīsim līdz pašam smalkumam, ko tad meditācijas mums dara un kā mums viņas ir īsti vajadzīgas. Un, protams, arī meditēsim. Tad es gribu jūs iepazīstināt šajā laikā ar ļoti progresīvajām, jaunākām metodēm, kas palīdz mums būt veseliem un laimīgiem šeit un tagad. Tātad šīs metodas ir Jose Silvas metode, ļoti progresīva un pa pasaulī ātrus priekšējoši ir Theta Healings, tātad acu mirklīga dziedināšana. Es gribu pateikt, ka es pieskaršu šai metodei, pastāstot par to, kā viņa darbojas un kas viņa tāda ir. Taču pati es jums nepasniegšu viņu, jo es esmu pagaidām ceļā uz trenera
Nu, tad trenera vietiņu šai metodē, tāpēc es arī saku pieskarsimies. Bet meditācijā mums būs iespēja arī sajust, kāda viņi ir. Nu, par cik es esmu bioenerģētiķi, tad mēs noteikti sajutīsim, izgaršosim enerģijas dažādas. Un ko es gribu apsolīt? Tiem, kas būs viscītīgākie, kas nāks ar mani un neatlaidīgi visus šos 4-5 seminārus, kā mums būs vajadzība, tiem tāpat kā man, bez maksas, tiem tāpat es bez maksas došu iespēju atvērt enerģijas, prānas enerģijas vai dzīvības enerģijas kanālus. Nu, sauciet kā gribiet, būtība ir viena. Tātad kanālu, kur mums ir iespējams smelties tik enerģiju, cik mums viņi ir vajadzīgi. Jūs saprotiet, mūsu ķermenīši ir kā tādas mašīnas. Organisma sastāvdaļa ir kā mašīnas detaļa, un šī mašīna neies, ja neieliesim ko? Nu, kaut kā degviela vai dīzeli, vienalga. Elektromobīls ar elektrību iet, kaut ko tādu, kas mašīna zem uz priekšu. Tad mūsu ķermenim šī degviela ir enerģija. Un ļoti daudz cilvēku gados, tik ļoti daudz, ko varbūt gribētu vēl darīt un dzīvot laimīgi un piepildīti un pārtikuši, taču viņiem trūkst šīs enerģijas. Un tas ir viens no lielākajiem mūsdienu deficītiem. Es jums došu šo iespēju, šo te enerģiju pasmelties no ļoti, ļoti jaudīga kanāla. Nu, tad vēlreiz, es šo te visu, ko es daru, es darīšu bez maksas, lai jūs es nemulsinu. Es paskaidrošu arī, kāpēc. Nu, redziet, es šajā pasaulē ienācu, un man apkārt bez maksas ir Dievs, radītājs, sauciet kā jūs gribiet, radījis fantastisku vietiņu, kur dzīvot. Tad viņa nebija tukša, viņa jau bija kaut ko piepildīt, un plus vēl ir neizmērojama skaista daba, par kuru mēs varam priecāties visās dabas niansēs. Un es, tāpat kā jebkurš individs šeit uz šī te visuma, arī es kādam gribu kaut ko dot, tikai tāpat vien, ka viņš šeit ir. Tātad kaut ko bez maksas. Un nobeigumā es gribētu jums novēlēt kaut ko tādu, pēc kur es vados dzīvojot. Un tas būtu apmēram tā. Ar pateicību raugāties atpakaļ. Ar drosmi iet uz priekšu. Ar mīlestību lūkojieties sev apkārt. Un ar ticību raugieties augšu. Tad viss, ko es gribēju teikt, es esmu pateikusi. Nu vēl viens. Kā tad jūs spējat pieteikt savu dalību un vispār ņemt savā dalībā šajā seminārā? Tātad, virtuālā atklātnītē ir mana bloga adresīte initasveida.ru. Es gribu teikt to, ka, diemžēl, šis te blogs ir pilnīgā krievu valodā. Ja kādam par to ir pretenzijas, nelasiet, tas nav spiesti. Bet, ja kādam interesē, tomēr vai ir vērts nākt, klausīties man, vai ir vērts vasarā skaistā laikā terēt savu laiku, vai es esmu harmoniski jums, jūs varat tur noteikti mani iepazīt. Tur ir daudz dažādas kategorijas, cilvēku attīstība, urantija, veselība, ļoti, ļoti daudz, kas ir. Nu, un tad jūs man arī varat iepazīt. Tur uz šīs te pašas virtuālās atklātnīcas ir mans telefona numurs. Un jums tas viss, kas ir jāizdara, man ir jāpazvana, mums ir jāvienojas par to, jūs apstiprināsiet savu dalību, es jūs piereģistrēšu, jo, diemžēl, visi nespēs piedalīties šajā seminārā, pat cik vietu skaits ir ierobežots šajā brīdī. Un varbūt, kad pēc laiciņa es rīkošu kādus lielākus un plašākus seminārus, kur varēs pilnīgi viss piedalīties, bet pagaidām tas ir tā. Tāpēc, un vēl man būs vajadzīgi piegatavot katram palīgmateriālus,
jā, ar ko strādāsim. Tad tādā veidā šajā brīdī jūs to varat izdarīt, zvaniet, un mēs sarunāsim konkrētus, pastāstīšu, kas tā par vietiņu, kur būs semināri, un visu sīki smalki. Tātad es novēlu jums to, ko es tikko jums teicu, dzīvot pēc šāda principa, un ticiet man, ja jūs pēc šāda principa dzīvot, jūs būsiet noteikti veseli, skaisti un laimīgi. Šī brīdī es gribu no jums atvadīties, un es ļoti ceru, ka tie, kam mani vajadzēja sadzirdēt, tie mani sadzirdēja, un mēs arī tiksimies. Jauku jums atlikušo vasaru!